Rakstu. Tātad no 9. oktobra Valsts zemes dienests ir dienesta portālā Kadastrs LV e-pakalpojumu tematiskās kartes papildinājis ar jaunu tematisko karti, kura saucās tātad apgrūtinājumi un būvju piedarība. Tātad šajā tematiskajā kartē jūs varat aplūkot informāciju tātad par kadastra informācijas Jā, sistēmā reģistrētiem apgrūtinājumiem, tātad attiecīgi tie ir kultūrvēsturiskie apgrūtinājumi būvēm. Šiem datu avots ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes dati. Var aplūkot informāciju par servitūtiem, tie ir ceļu, ēku un ūdens lietošanas servitūti, apgrūtinājums zemes vienībai un zemes vienību daļām. Šiem datiem datu avots ir apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas dati. Un otrā slānī jūs varat aplūkot informāciju par būvju piedarību, tātad atbilstoši kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem var iegūt informāciju, vai ēka vai inženieru būve pieder zemes īpašniekiem, nepieder īpašniekiem, daļēji zemes pieder īpašniekiem un nenoskaidrotas piederības būve. Tātad jaunais pakalpojums ir pieejams jebkurai identificētai personai, tātad gan fiziskām personām, gan juridiskām personām, un šis pakalpojums ir bez maksas, ja, bet nosacījums ir obligāti jāautentificējas. Informācija ir aplūkojama mērogā no 1/200 līdz 1/5000. Šī tematiskā karta tiek aktualizēta reizi nedēļā, un šajā tematiskajā kartē tiek ievērot arī ierobežojumi, tātad nacionālās drošības un valsts aizsardzības interesēs šajā tematiskajā kartē netiek attēloti netiek attēloti tātad tā zemes vienībā, kura ir iekļauta valstī svarīgu objektu sarakstā, tad šajā zemes vienībā netiek attēloti šie te dati. Un, lai klientiem būtu arī ērtāk lietot šo tematisko karti, dienests ir arī sagatavojis tādus informatīvu materiālus, kurus jūs varat arī izmantot. Mēs tātad aiziesim konkrēti uz šo te pašu portālu mūsu. Un tātad šeit es iegāju portālā Kadastrs LV, un sākumā ir šeit tā aktuālā informācija, kur mums ievietota tieši par to te pakalpojumu tematisko karti, apgrūtinājumu un būvju piedarība. Jā, tātad šeit ir pieejama informācija, ieliktas saites, ar kurām jūs uzklikšķinot, jūs ātri nonākat tādā vietā, kur ir aprakstīts par šo te tematisko karti. Tātad, piemēram, detalizēta informācija par karti ir pieejama šeit. Uzklikšķinot, jūs tiksiet aizvest uz šo te dienesta informatīvo lapu, ja, kur ir pieejams, un aiziet uz karšu veidi. Jums ir jāizvēlās šie te sadaļa apgrūtinājumi būvju piedarība, un šeit arī ir pieejama visa šī te informācija. Tātad, ko jau es teicu, kas ir vispārīgi, kas šajā kartē tiek attēlots, un arī tādi kā apzīmējumi, tad zemāk arī redzēsiet, ir pieejama arī saite uz mūsu dienesta sagatavoto instrukciju, kurā tad arī ir diezgan tāda komplicēts sagatavots materiāls, kā jūs varat pieslēgties šai tematiskajai kartei, kā lietot pogas visas, un šeit visu varētu, piemēram, ja jūs uzklikšķināties šeit,
jums atvērsies šī te instrukcija, ko mēs esam sagatavojuši, lai jums būtu vieglāk un ērtāk lietot šo tematisko karti, ja. Un es aicinu jūs arī, kad jūs sāksiet izmantot šo tematisko karti, aicinu jums šo instrukciju paņemt, pielikt sev kaut kur fonā, lai jums būtu, kur apskatīties, ja, jo šeit ir tāda tīra vispārīgā informācija, ko es jums tikko izstāstīju, ja, kāda mērogā redzams, kādus datus jūs redzat, ja, un kur ir pieejama šī te karte. Tālāk arī tīri pa solīšiem arī parādīts, kā jūs ejat uz šo te portālu, kas jums ir jāizdara, kuras pogas ir jānospiež, ja, kurā vietā ir atrodama tā tematiskā karte, ja, un kas viss ir jādara, kuras podziņas ir jānospiež. Un tāpat arī tālāk ir aprakstīts viss par šiem tiem slāņiem, kā lietot, kas kurā slānī ir attēlots, ar kādiem apzīmējumiem ir apzīmēti konkrēti šie te apgrūtinājumu slāņi. Jā, informācija arī, kāda poga jāspiež, lai jūs iegūtu šo te informāciju, kā arī aprakstīts iegūtais informācijas lauks, ja, kas ir redzams šajā informācijas laukā. Ja, tāda piemēram, kad jūs skatāties šeit apgrūtināja apraksts, tas nozīmē tas, ka tas apgrūtināja aprakstā tiek norādīts apgrūtinājuma kods un apraksts apgrūtinājumu atbilstoši apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas un kadastra apgrūtinājumu klasifikātoram. Ja? Tā kā aicinu es jums šo te instrukciju izmantot, pirms jūs sākat lietot tematisko karti. Tā, un tālāk. Jā. Tāpatās mums ir arī sagatavota šeit pielikta klāt arī saites informācija, ja jūs kā klients aplūkojot šo tematisko karti un, piemēram, konstatēt, ka apgrūtinājuma dati neatbilst faktiskajai situācijai. Tāpat arī, ko darīt, ja būvju piederības dati neatbilst faktiskajai situācijai. Tad, attiecīgi, šeit uzklikšķinot, jūs aizvedīs uz informatīviem materiāliem, kur mēs aprakstam, ko tad varat darīt. Ja? Piemēram, ja dati neatbilst apgrūtinājumiem kadastrā, tad šeit ir pielikta informācija. Ja? Tāpat es gribu vērst uzmanību, ka apgrūtinājumi zemes vienībām un zemes vienības daļām, kuru datu avots ir apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas dati, tātad šis process tika uzsākts šā gada 1. februārī. Tātad šos te apgrūtinājumus reģistrē kadastrā atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 263. Un šīs te datu šķēlums, datu šķēlums ar kadastra datiem notiek 4 reizes gadā. Tātad 1. martā, 1. maijā, 1. augustā un 15. decembrī. Kāpēc es to gribu vērst uzmanību? Tāpēc, ka izmantojot skatoties kadastra apgrūtinājumus, ir jāņem vērā to, ka viņi var atšķirties no ATIS datiem. Jo, kā es minēju, kadastrā apgrūtinājumu izmantojot ATIS datus tiek veikta aktualizācija 4 reizes gadā, bet apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas dati tiek aktualizēti reizi nedēļā. Ja, kā tas tāds informatīvi. Jā, tāpatās arī šeit ir ielikta informācija, kā jūs varat iegūt informāciju par ATIS datiem, ja jums interesē, ja. Tātad, ja ir pieejams, ja, kad uz doto brīdi mēs nodrošinām zemes vienības īpašniekiem e-pakalpojumu, kurā jūs varat saņemt ATIS datus savā zemes vienībā reģistrētajiem ATIS datiem. Pie pārējiem risinājumiem mēs pašlaik strādājam un nākotnē arī ir paredzēti citi e-pakalpojumi ATIS datu saņemšanai. Un arī te ir norādīts arī informācija, kur jūs varat saņemt aktuālu informāciju par kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem apgrūtinājumiem. Kā šī te informācija mums ir ielikta dienesta mājaslapā ātrāk, lai jūs piekļūtu šī informācija un nebūtu jāmeklē pa dienesta tīmekļa vietni, tātad aicinu jūs izmantot šos te aprakstā ievienotās saites un uzviļot uz šīm te saitēm, uzklikšķinot, jūs aizdīs līdz attiecīgai informācijai. Tā, nu, tas tāds ir vispārīgs stāstījums, tad tālāk es arī parādīšu jums soli pa solim, kā tad mēs tiekam līdz šai te tematiskajai kartei.
Viens no risinājumiem mēs arī pašlaik ātri, ja jūs gribat ātri, tad jūs vienkārši noklikšķinot uz šīs te saitītes, ja, jūs uzreiz aizvedīs līdz autentifikācijai, un jūs, kā autentificēsieties, uzreiz nokļūsiet šeit pie šīs te tematiskās kartes. Bet es parādīšu parasto ceļu, tātad, kā es minēju, tad tas ir portāla e-pakalpojums, attiecīgi jums ir jāiet portālā un jāizvēlās elektroniskie pakalpojumi. Uzklikšķinot uz elektroniskiem pakalpojumiem, jūs atrodat, kur ir sadaļa tematiskās kartes, un šeit ir izvēle tematiskās kartes. Spiežam lietot, un mūs aizved uz autentifikāciju. Šeit jūs varat autentificēties, izvēlēties jums sev ērto autentifikācijas veidu. Kaut kāds seminārs izrādās uz dienas. Izmantojot parakstu. Labi, es tur netraucu. Man kaut kas nesanāca, es tagad tās vēlreiz mēģināšu. Kaut kā man šodien nesanāk, kāpēc tā? Tātad esam pieslēgušies portālam. Kā redzat, man ir iespējas divas. Es kā fiziska persona varu pieslēgties, un es varu pieslēgties arī kā juridiska persona. Attiecīgi, es pieslēgšos kā juridiska persona. Tātad es izvēlos, mums ir daudz vairākas šīs tematiskās kartes, jo šajā gadījumā mēs izvēlamies tātad tematisko kartu apgrūtinājumu būju piederība. Atvainojos, bet mēs pagaidām neko neredzam. Jūs neredzat? Es redzu. Redzam. Tad jāskatās jūsu pusē, kas neredz. Tātad ņemot vērā, ka pakalpojums ir bezmaksas, mēs atkal spiežam tālāk un spiežam atvērt karti. Šeit augšā parādās arī tāds informatīvs lauks, kurā parāda, ka jums šī karte būs pieejama 1 stundu, bet, ja jums ir nepieciešams ilgāk šo karti lietot, jūs droši varēsiet lietot, jo pirms laika beigšanās, tad tur parādīsies paziņojums tāds, kad jautās, ja jūs gribat turpināt, vienkārši jānoklikšķina būs poga turpināt, un jūs droši varēsiet arī tālāk strādāt ar šo tematisko karti. Čau. Es atkal aicinu tos mikrofonus pārbaudiet. Man visu laiku ir jāatslēdz kādam mikrofoni. Kā jau minēju, tātad tematisko karti mēs varam redzēt mērogā no 1:200 līdz 1:5000. Ja? Tātad jums būs šajā mērogā iespējams redzēt šo karti. Tāpat arī aicinu tos liekos slāņus, kas jums nav vajadzīgi, jūs varat vienkārši atslēgt, lai nebūtu lieki fonā. Tātad jau mūsu tematiskā karte, kā redzat, ir šeit. Apgrūtinājumu būtu piederība. Ar šiem te plusiņiem mēs varam atvērt, paplašināt skatījumu. Tātad mēs redzam, ka zem šīs slāņa ir vēl 2 slāņi, apgrūtinājumu slānis un būju piederības slānis. Un tālāk uz šiem plusiņiem mums atverās vēl apakšslāņi. Apgrūtinājumu slāņiem tātad ir būs apgrūtinājumu slānis, servitūtu slānis un zemes apgrūtinājumu no acis. Un atverot arī tālāk būju piederības slāni, ir apakšslāņi ēkas un 3 inženieru būju slāņi, 1 ir laukumi, līnijas un 3 ir punkts. Tātad šādi ar plusiņiem un mīnusiņiem mēs varam tā kā viņus atvērt un sakļaut.
Attiecīgi ar šiem fiksīšiem mēs vienkārši varam izdarīt, atslēdzam šo slāni vispār, ja, tā kā mēs pašu laiku atslēdzām apgrūtinājumu slāni, tad mēs viņu atslēdzam, vai arī būvi slāni mēs varam atslēgt, ja, un tad nekas neparādās, ja. Tātad šādā veidā mēs varam ķeksēt un likt atpakaļ un darboties. Tātad es doto brīdi sākšu ar slāni apgrūtinājumu, tāpēc arī to būju piedrības slāni. Vēl pirms es turpinu, es jums parādīšu arī šeit, kad, ja jūs izvēlaties šo te, šeit ir pieejami redzami tie apzīmējumi, kādos tiek apzīmēti. Ja? Tātad šajā gadījumā, mūsu gadījumā būs slānis apgrūtinājuma būju piedrība. Un šeit ir redzams, ja, tātad zilās kontūras tie būs būju apgrūtinājumi, tādas sarkana rūtainas tie būs servitūtu teritorijas, ja, kā šeit nedaudz var redzēt, ja. Un šie te zaļi punktainie būs teritorijas, kas ir zemes apgrūtinājumi no apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas. Attiecīgi būju piedrības. Tātad būs ēkām, arī inženierbūvēm visu ir vienādi tie krāsojumi. Tātad, ja ir balts, tad tas nozīmē pieder zemes īpašniekam, dzeltenīgs tas ir daļēji pieder zemes īpašniekiem, brūns būs nepieder zemes īpašniekiem, un pelēcīgā ir nenoskaidrotas piedrības būve. Tā, iesim apakaļ uz slāņiem. Tad, ja jūsu rīcībā, piemēram, ir kaut kāds zemes vienības kāds apzīmējums, jūs varat arī izmantot uzreiz šeit apakšā ir slānis, tātad šeit meklēšana, ja? Uzklikšanos uz šīt, jūs šeit varat ievadīt šo te zemes vienības kāds apzīmējumu, nospiest meklēt, un jums kartē tātad pievilks klāt uzreiz jūsu meklēto zemes vienību, ja? Tātad šeit te viņi iezīmējās sarkanu kontūru, un šajā gadījumā es jums rādīšu kā piemēru Pētera baznīcu. Tātad uz doto brīdi es atslēgu slāņu būju piedrība, lai viņš mums pašlaik netraucē, un es pastāstīšu par slāna apgrūtinājumiem. Es stāstīšu pa vienam, tātad attiecīgi atslēgšu šos pārējos slāņus, paliek mums slānis būvis apgrūtinājumi. Tad mēs šeit varam izmantot šo te pogu, identificēt, jā, nospiežot šo un uzejot mūsu interesējošu objektu, uzklikšķinot, mums šeit parādās informatīvs lauks. Jā. Tātad saucās būs apgrūtinājumi, un šajā gadījumā mēs varam redzēt, ka šai būvē ir 10 apgrūtinājumi. Uzklikšķinot uz katru šī te, mums parādās informatīvais lauks, tātad kurā mēs iegūstam informāciju par konkrēto apgrūtinājumu. Tātad šajā gadījumā apgrūtinājuma apraksts, ja, tātad tas ir apgrūtinājuma kods un apgrūtinājuma nosaukums. Tas tiek ņemts no apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu un kadastra apgrūtinājuma klasifikātora. Tātad šis ir tātad reģiona nozīmes mākslas piemineklis. Tālāk ir noteikts būs kadastra apzīmējums, šeit ir pieejams, ja, un šeit lauks aizsardzības numurs NKMP. Ko tas nozīmē? Šeit tiek pievienots aizsardzības numurs no Nacionālās kultūra mantojuma pārvaldes informācijas sistēmas mantojums. Tas ir viņu piešķirtais kultūras pieminekļa aizsardzības numurs. Tātad, ja jums ir dziļāk nepieciešams izpētīt par šo te kultūras pieminekli, jūs varat izmantot šo te aizsardzības numuru, nokopēt, aiziet uz kultūras mantojuma pārvaldes informācijas sistēmu mantojums, ievadīt meklētājā un iegūt to papildus informāciju par šo te konkrēto apgrūtinājumu. Tālāk. Šeit, jā, tas būs par būvs apgrūtinājumiem. Ejot atpakaļ uz tiem, apgrūtinājumu slāni, izvēlēšos servitūtu slāni. Nedaudz jāpagaida. Tātad šeit mēs redzam, uz doto brīdi mēs redzam, ka parādās man 3 servitūtu apgrūtinājumi. Es izvēlēšos, piemēram, šo, tāpatās kā iepriekšā, varam izmantot šo pogu, identificēt, klikšķinot uz šī te servitūta. Mums ir jāiegūst informācija. Tātad. Tā, šodien mums kaut kā ilgāk tas tad.
Tātad, šeit mēs iegūstam servitūti, uzklicinot uz šo te, mēs arī atkal iegūstam informatīvo materiālu, tātad apgrūtinājuma apraksts, tātad ir kods, mēs redzam, ka tas ir ceļa servitūta teritorija. Zemes vienības kadastra apzīmējumu, kodu servitūtu redzam, un mēs arī redzam, cik ir aizņemtā platība šim te ceļa servitūta teritorijai konkrētā zemes vienībā. Un tad būs pēdējais slānis apgrūtinājumos, tātad zemes apgrūtinājumi no atas. Šeit tiek parādīti visi šis te slānis, zemes apgrūtinājumi no atas. Šeit ir Rīga, un šeit pārklājās, principā, visa Rīgas teritorija pārklājās ar navigācijas aizsargos, līdz ar to Rīga visa ir aizklāta ar šo te zemes apgrūtinājumu no atas, ja? Un tātad šeit arī tāpatās, kā es iepriekš rādīju, mēs izmantojam šo pašu informatīvo identificēšanas pogu, mēs varam uzklicināt vai nu uz katra atsevišķi, lai iegūtu informāciju par konkrēto apgrūtinājumu. Tātad mēs šeit paņemam savādāk izdarīšu. Tātad es parādīšu. Šajā gadījumā es uzklikšināju šeit tikai pa vidiņu, jā, tātad viņš parādīja to, ka visa teritorija ir aizņem tātad apgrūtinājuma apraksts, tātad ir kods, un tas norāda, ka tā ir navigācijas aizsargjosla, visa teritorija, jā, tātad zemes vienības kadastra apzīmējums ir redzams, un platība, cik aizņem viss apgrūtinājums, tātad visa zemes vienība aizņem visu tie apgrūtinājumus. Vēl var arī darīt tā, ka jūs izvēlat šo pat identifikācijas pogu, un jūs tā kā iezīmējat kaut kādu gabalu šajā zemes vienībā, un tad jums atradīs, paņems, ne pa daudz paņēmis, to vēlreiz paņemšu, man nesanācas, to tās. Tātad šeit mēs iegūstam, iezīmējot tādā veidā, mēs iegūstam visi apgrūtinājumi no atas, kas ir reģistrēti uz šo zemes vienību. Un klikšķinot, redzat, ka es uzklikšķinu uz konkrētā, piemēram, pirmā apgrūtinājuma, viņi šeit kartē kā iezīmējās sarkanu, ja? Tātad jūs varat saprast, par kuriem iet runa, ja, dotajā brīdī. Tātad es uzklikšķināju šī pirmā, tātad tā ir apgrūtinājums ūdensvadam, kas ir dziļāk par 2 metriem, ja. Un šeit ir arī redzams zemes vienības kadastra apzīmējums, un šeit tiek parādīta, cik šis te apgrūtinājums aizņem kopīgo platību šajā zemes vienībā. Ja? Ejot tālāk uz nākamo, mēs redzam, tas ir apgrūtinājums kanalizācija, šeit arī viņš izgaismojās, tātad viņš ir redzams šeit, ja? Visas šajās vietās, kur izgaismojās, tātad viņš parādās, ka tur ir šis te kanalizācijas apgrūtinājums. Un kopējā platība, ko aizņem šajā zemes vienībā, tas ir 0,0214 hektāri. Un šeit mēs izējam katram, mēs varam pāriet, ja šeit atkal, piemēram, siltumvads apgrūtinājums, aizņemtā platība no visas zemes vienības ir šāda. Un, protams, arī, ka visa zemes vienība ir ar navigācijas apgrūtinājums. Tā kā, jā, tātad šādi... Drīkst jautājumu šī sakarā? Visos gadījumos parādās tā platība. Es eju vienkārši, man nav platība, man ir kods, grupas kods, bet apakšā ir lauciņš tukšs. Nē, vienmēr vajadzētu parādīties konkrētam apgrūtinājumam, vienmēr ir jābūt platībai, jāparādās. Vienalga paņemot. Ņemot, piemēram, labi, ir jāieklikšķina droši vien obligāti šī te, piemēram, servitūta teritorijā, jā, es uzklikšķinu un dubult klikšķis uz to servitūta, bet man ir tikai kods un grupas kods. Paskatīsimies kopā, es pats pieslēgšu servitūtu, tā, es to paskatīsimies, jo šajā gadījumā ir jāizvēlās šeit servitūti, sadaļa servitūti. Nevis, piemēram, ceļa servitūta teritorija, ja? Man informatīvā parādās
vairāki lauki, ja? Bet jāizvēlās servitūta, un es izvēlos šeit parādās platība. Es varbūt Iveta var nokomentēt. Jā. Es mēģināšu nokomentēt, varbūt tas nav tas gadījums, pa ko jūs sakiet, bet šī te platība parādās, ja ir teritorija, ir jābūt platībai. Ja? Platība parādās no kadastra informācijas sistēmas teksta datiem. Varētu varbūt būt kāds gadījums, ka mums šī teksta platība nav ievadīta. Ja? Ir tādi gadījumi, bet, ja ir teritorija, tad platībai ir jābūt, jebkurā gadījumā. Tad tā iespējams ir kadastra informācijas sistēmas teksta datu kļūda. Varbūt. Ja, bet ja jūs varbūt ieliksiet čatā šo te kadastra apzīmējumu, mēs varētu paskatīties, bet vēlāk, jā, ne prezentācijas laikā. Es tā piedāvāju apsūtot, jā, mums čatā to kadastra apzīmējumu, mēs pēc tam paskatīsimies. Tā, labi. Tad mēs beidzām par slāni apgrūtinājumi. Pieslēgšu to, tad es atslēgšu. Nē, es vēl parādīšu arī vienu gadījumu, kur nav tik ļoti kā, piemēram, Rīga. Ja patiešām Rīga ir pārklājās visa tā navigācijas aizsargjosla. Tā, paņemsim mazāk kaut kādu Gulbenes gadījumu. Paņemšu vienu. Šeit ir tā kā mazāk, ja šie te apgrūtinājumi, tad attiecīgi, tā es laikam atslēgusi kaut ko, jā. Tad, piemēram, šajā gadījumā te ir, Gulbeni, tad ir pagastā, tad te ir varbūt mazāk šie te apgrūtinājumi, tad arī, piemēram, ja jūs varat redzēt, izvēloties šo te zemes vienību, mēs atkal varam paņemt tā kā iekrāsot, lai identificētos, kas šeit ir. Tātad mums atlasa, ja? Tātad šajā gadījumā tiek identificēti servitūti. Šeit uzklikšķinot parādās, jā, ka šeit ir apgrūtinājums ceļu servitūta teritorija un platība aizņemtā ir 0,1 hektārs. Un ir zemes apgrūtinājumi no Atis. Tātad viens ir tātad tas ir aizsargjosla gar vietējiem pašvaldību autoceļiem, jā. Tātad aizņemtā platība ir 7,256 hektāri, ja? Šeit viņi arī konkrēti, kā redzat, iezīmējās, viņi kā izgaismojās ar sarkanu, lai saprastu, kurā vietā viņi tad atrodās. Un ir vēl vienais apgrūtinājums, tātad tas ir aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, jā, un tātad viņa šeit iet, var visu to redzēt, un aizņemto platību arī var redzēt. Jā. Tas būs tā kā par šiem te apgrūtinājumu slāni. Pieslēgšu tagad būvi piederību. Pēc būtības, ja tas princips var ir tas pats, ja, kā es rādīju apgrūtinājumus, kā var pārlūkot. Šo te rociņu, ja jūs izmantojat rīkjoslā, piemēram, tad jūs vienkārši varat šādi te pabīdīt un kustē, tā kā kaut kādu menedžēt. Jā. Tātad būvi piedzība, tātad mēs varam pievilkt šeit klāt, tāpatās ar šo te identifikācijas pogu, uzejot, mēs varam pateikt, kas tas ir paplūkot, tātad informācija par šo būvi, tātad. Šodien kaut kā ilgāk darbojās, jā. Tātad šeit redzams ēkas. Uzklikšķinot, mēs redzam ēkas kadastra apzīmējumu, zemes vienības kadastra apzīmējumu un arī šo te ēkas piederību. Tātad šī ēka pieder zemes īpašniekam. Ja mēs izvēlamies šo dzeltenīgo, tad mēs iegūsim informāciju par būvi, tātad tātad ēkas, un šeit mēs redzam arī, ka šī būve ir pazīme daļēji pieder zemes īpašniekam. Jā, šīs pelēkās atkal būs, kad nenoskaidrotas piederības būves. Citi jau pagaida. Tātad, jā, šeit ir pazīme, tātad nenoskaidrotas piederības būve, tādas pelēkās, un kuras vēl neprāt, jā, brūnā, tad
Šeit arī jūs uzklikšķinot, iegūsiet arī to informāciju par šo būvi. Tātad, jā, ēkas apzīmējums un pazīme ir nepieder zemes īpašniekiem. Tas ir kā to lietot šos slāņus. Tālāk es došu vārdu kolēģei Evitai. Viņa tad jums ar konkrētiem piemēriem parādīs šo te būvpiederības slāni. Tāds dažus piemērus parādīs jums. Un tad lūdzu, Evita, tev vārds. Jā, labdien! Es esmu Evita Lujāne, kadastra metodikas nodaļas vadītāja. Šārēšu līdz savu ekrānu rādīšu. Iveta jau gan lielāko daļu pastāstīja par šiem te, kā tas izskatās. Bet es nedaudz sīkāk, tātad, kā šie slāņi par būvpiederību veidojās. Tā, vai jūs redzat manu ekrānu? Jā, ir redzams. Redzam, jā. Redzam. Ļoti labi, paldies. Tā, Iveta jau stāstīja, kā tad mēs iegūstam šo te informāciju. Ja, teiksim, ja es esmu paņēmusi tādu piemēru, kā, ja mēs uzspiest ar informācijas pogu uz šo te ēku, tad mēs redzam, ka šī te ēka ir daļai sadalīta dzīvokļu īpašumus. Šī ēka atrodas tātad uz 3 zemes vienībām. Šo balonu tad izslēgšu, lai man viņš netraucē. Atrodas uz 3 zemes vienībām. Šī te vidējā daļa tātad nepieder zemes īpašniekiem, jo, ja es kličinātu ar šo te balonu informāciju, redzētu, ka atrodas uz tātad fiziskai personai piederošas zemes vienības, ja. Savukārt šīs te pārējās daļas, kas ir tās mājai nevairs vidus, bet gala daļas, tātad šīs jau daļai pieder šiem te zemes īpašniekiem. Kāpēc tas tā ir? Tātad, jāņem vērā, ka visi šie te dati nāk no kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, ja? Un tātad šeit atšķirās kopīpašnieki. Paši kopīpašnieki, tātad daļa šo te dzīvokļu īpašnieku ir saformējuši savus dzīvokļu īpašumus, daļa nē, un tāpēc šie te dati atrādās, un līdz ar to tie kopīpašnieki zemei un būvei nesakrīt pilnībā, kā saka, 1 pret 1 nesakrīt, un tāpēc visos šajos gadījumos atrādās šī te informācija, ka zemes īpašniekam daļai piederoša šī te būve. Nu, tas ir pārsvarā tikai uz tiem gadījumiem, kur ir šie te kopīpašnieki. Es atslēgšu šobrīd ortofoto, tā varbūt pat ir vieglāk ieraudzīt šo te informāciju par būvēm. Visdrīzāk, kad nav jautājumi, kas ir tas, kas slānis vai pieder vai nepieder, nu, tur diezgan skaidrs ir, jā. Bet par to daļējo piederību, jā, ir dažādas tādas interesantas situācijas, un atstājot tikai šo te piederības slāni, ļoti interesanti var redzēt, kāda ir šī te kopējā situācija. Šis ir Iļģu ciems, ja? Nedaudz ir jāpagaida, kamēr šie te notiek kartes slāņa atjaunošanās, bet, nu, var redzēt, kā šīs te zemes ir sadalītas, kā tās iet varbūt pāri būvēm, un līdz ar to veidojās šie te dažādie piederības statusi. Jā, tad ir šīs te, varbūt, kur ir interesanti paskatīties, kas ir šīs te nenoskaidrotas piederības būves. Tās ir būves. Varbūt, ka viņas dzīvē kādam pieder, bet vienkārši Valstszemes dienestā mums nav informācijas, nav būvpiederības dokumenti par šo te būvpiederību. Un tātad mēs atrādam šo slāni kā nenoskaidrotas piederības. Mēs ceram, ja kāds šo karti lietos, kad tas varbūt ierosinās, tā teikt, klientiem, būvju un zemes īpašniekiem sakārtot šos te datus par būvēm. Jo te ir arī jāņem vērā, kad jāskatās šī te informācija
kritiski, jo, kā jau es minēju, tas atspoguļo to, kas ir reģistrēts kadastra informācijas sistēmā. Bet varbūt kādam šis dokuments stāv mājās, ko viņš nav iesniedzis zemes dienestā. Jā, un tāpēc varbūt liekas, ka atrādās nepareizs status. Bet ja šie dati, dokumenti netiks sniegti zemes dienestā, tad arī jau nekas nemainīsies. Es varbūt parādīšu vēl vienu piemēru, lai gan te jau ir ļoti labi redzams, bet parādīšu vēl vienu piemēru, kur šī te būve atrodas, tas vairāk intereses pēc ir uz vēl vairāk zemes vienībām. Ja? Tātad tā ir Vecrīga, un te arī var ļoti skaisti redzēt, nedaudz pagaidīsim, ja? Kā šī te viena būve jau atrodas tātad uz 1, 2, 3, 4, 5, un ja skatās vēl šos te, ja, tad atrodas 6, 7 zemes vienībām. Tātad arī šī ēka ir sadalīta, daļai sadalīta dzīvokļu īpašumos, tāpēc arī parādās, ka, jā, protams, te, kur ir šis te oranžais krāsojums, tātad tur ir vienkārši vēl šis te dzīvokļu, visi dzīvokļu īpašumi nav, šis te process pabeigts un nav ierakstīti kadastrā ne zemes grāmatā, bet, nu, jā, ir šī ēka atrodas arī uz zemes vienībām, kas vispār nepiedar šiem te dzīvokļu īpašniekiem. Parādīšu vēl vienu piemēru. Tā, cerams, ka es neiekopēju to pašu. Tā, iespējams, ka es iekopēju to pašu. To ir pastīsimies. Tā. Jā, tagad būs. Parādās šis te būju piederība, šis te pārklājums, kas atrodas citā zemes vienībā, parādās sākot ar 1000 kvadrātcentimetriem. Ja, te ir tāds labs piemērs, kur pēc būtības parādās tikai šie te mājas izpīdījumi, vai tās ir pārkars, varbūt tās ir kaut kādas pagraba zonā, kaut kādas izvirzījumi, ja, parādās tikai tie, ka ir šajā te nepieder šīs te svaru ielas īpašniekam, tāpēc, ka vienkārši viņš atrodas uz šīs te zemes, bet mēs atrādam šādu te platību, kas atrodas uz citas zemes vienības, sākot ar 1000 kvadrātcentimetriem. Ja. Šo mēs lēmumu paši pieņēmām, tāpēc, kad ir jāņem vērā, ka grafiskie dati ir bezskaislīgi, kā tu viņus savietosi, tā tev atrādīsies. Atrādīsies arī tas 1 centimetrs. Bet dati ir radušies ilgākā laika posmā, kadastra kartes digitālais sākums ir 2001. gads, ja, kad vēl labi, varbūt tas nebija Rīgā, bet tā tad citās teritorijās bija šīs te ierādīšanas metodas, ja. Būvis arī uzmērīja ar pilnīgi citu precizitāti, kā tas ir šodien, un tas ir jāņem vērā, ka tik precīzi centimetrā vai milimetrā šīs te piederības attēlot nebūtu korekti. Ja? Tāpēc. Tad parādīšu vēl vienu piemēru. Parādīšu, ka mēs ne tikai ēkas attēlojam šīs te piederības, bet arī inženieru būvēm. Jā, šis ir meža ceļš. Visdrīzāk meža ceļš. Tātad, kā jūs te redzat, te vienkārši man iezīmējās objekts, ja? Šis te ir mērogs 1/15,000, bet pievēlkot tuvāk, tā
nedaudz pagaidām kartes atjaunošana, sākot ar mērogu 1:5000, sāk atrādīties jau šie piederības slānis, un jau šis konkrētais ir nepieder šim zemes īpašniekam. Ja? Tātad visas arī inženieru būvs visām inženieru būvēm tiek attēlot šis piederības status. Ko jau Iveta vienā brīdī minēja, ir pieejama šī informācija. Ko tad darīt, ja būvju piederības dati neatbilst faktiskajai situācijai? Esam ievietojuši tādu nelielu, jūs laikam neredziet, ja? Redzam. Redzam. Redzat VZD mājaslapu? Jā. Jā. Tātad, kā rīkoties, ja būvju piederības dati neatbilst faktiskajai situācijai, ja? Nu, kā jau minēju, ja mums informācijas sistēmā reģistrētā būvs piederība neatbilst īpašnieka rīcībā esošiem dokumentiem, tad ir jāiesniedz šie dokumenti, un mēs aktualizēsim būvs datus. Tas ir maksas pakalpojums. Protams, varbūt situācijas arī tādas vēsturiski, kad mums šie dokumenti ir rīcībā, ir arhīvā pat, ja, kaut kādu iemeslu pēc, gan metodiku māju, gan normatīvu aktu, dažādu izmaiņu rezultātā, kas ir šodien, bet nebija kādreiz, šie dati nav savadīti, tad var lūgt labot šo kļūdu, un tad kļūdas labošana notiek bez maksas. Tad, te ir skaidrojums par rīcību, ja būva atrodas uz vairākām zemes vienībām, ja kā jau minēja, tad attēlojam šo informāciju sākot ar 1000 kvadrātcentimetriem. Nu, un, protams, ja redz būves īpašnieks vai zemes īpašnieks, ka šī būve tomēr dabā atrodas savādāk, tad var lūgt precizēt kadastra karti. Iespēja robežās mēs šo kadastra karti varam precizēt, gan šo būves novietojumu, gan šo zemes vienības novietojumu, bet mēs to darām atbilstoši dokumentiem. Ja mēs vēsturiski kaut ko neesam pareizi ievadījuši no plāniem, no būvju kadastrālās uzmēršanas dokumentiem, mēs labojam kļūdu bez maksas, bet ja jau tā ir aktualizācija vai no uz ortofoto vai topo datiem, tad tas ir maksas pakalpojums, šī aktualizācija. Varbūt arī gadījumi, kad dienestam mēs nevaram precizēt kadastra karti, jo tādas ir šīs zemes vienības robežas, tātad zemes kadastrālās uzmēršanas dokumentos. Nu, tad, kas noteikti nevienam nepatiktu, kad zemes īpašniekam ir jāierosina pie certificēta zemes kadastrālās uzmēršanas veicēja zemes robežu precizēšana. Tās ir saucamās atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības, zemes dienests attiecīgi, kad mērnieks iesniedz dokumentus, tas mums nav maksas pakalpojums, to mēs izdarām šīs robežas precizējam bez maksas, bet pie mērnieka tas ir pakalpojums, un tas nav lēti, tāpēc mēs to neesam izvēlējušies kā primāro darbību. Ja, varbūt tas arī daudzos gadījumos nav tik būtiski tieši precizēt šo robežu, bet tāda iespēja arī ir. Bet, ja mēs to varam, mēs skatāmies visus iespējamos materiālus, kādi ir dienesta rīcībā, un šo robežu tātad precizējam paši, cik to varam izdarīt. Jā, tas no manas puses ir viss. Paldies. Tad skatāmies jautājumus. Jā, pirms mēs ķeramies klāt, es arī vēl nošērošu mūsu prezentāciju. Tātad, ja nākotnē ir kādi jautājumi, tad es jums to nošērošu. Tātad, ja jums ir kādi jautājumi, tad droši jūs varat sūtīt arī mums. Ja, ja jums būs jautājumi kādi par apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datiem, tad jūs varat sūtīt uz ATS e-pastiņu. Ja? Un, ja jautājumi ir par kadastra informācijas sistēmas apgrūtinājumiem būvju piederību, tad jūs varat sūtīt uz šo te norādīto e-pastiņu. Jā, pareizi, Evita. Ķeramies pie jautājumiem. Tā, mums ir jautājums tā, vai atsauce norāde uz šo tematisko karti un tās informāciju dokumentā ir juridiski saistoša? Jā, šeit mēs noteikti varam atbildēt, kad
Šī te karta apgrūtinājuma būvju piederība ir pārskata karte, un juridiski saistošs ir normatīvais akts, kas nosaka šādu te apgrūtinājumu reģistrēt. Un, piemēram, ja tas ir parāds gadījumā, tad saistošs ir normatīvais akts, kas nosaka apgrūtinātās teritorijas aizsargjoslas noteikšanu un iesniegšanu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā. Vai būs labi atbilde? Sniedzām atbildi jums. Tad laikam jā, tad mēs ejam tālāk. Vai ir pieejams atslēgt kādu apgrūtinājumu, piemēram, tos pašus navigācijas, lai varētu labāk identificēt pārējos? Nē, diemžēl šāda iespēja nav. Tad, cik es saprotu, jautājums bija par to zemes vienību, kur tam ir norādīta 5466001. Es viņu arī atradu kartē, es to paskatīsimies, parādīšu vēlreiz, ja. Tātad iet runa par šo zemes vienību, es atslēgus esmu katru karti. Tātad šeit ir šis te servitūts, kur jūs redzējāt, un sakat, ka nav platība redzama, jo uzklikšķina. Es to parādīšu vēlreiz. Tātad jāizvēlās šis servitūti, un uzklikšķinot uz viņa ir redzama platība. Ja, šeit ir jāizvēlās šis te servitūti. Tālāk jau arī ir atbildēts. Tā, labi. Lāsma Zilgova arī norāda, ka neizdodas ieraudzīt apgrūtināto. Noteikti arī ir visas platības, tikai noteikti neizvēlās pareizo to izvēlnīti. Es paņemšu arī šajā gadījumā vienu no rīkojumu rādīt. Zemes vienību, to sameklēsim un paskatīsimies, ja, ka, piemēram, izvēlējos no 9601 003 1005, ja, tad paskatīsimies to litās. Ja, tātad šeit, ja mēs uzklikšķināsim, izvēlamies šo servitūti, ja, un ir platība, parādās platība, jābūt viss. Tad nākamais jautājums ir, lūdzu, pastāstiet par servitūtiem un datiem, uz kuru pamata tie tiek attēloti. Laikam par servitūtiem es došu vārdu Evitei. Jā, es nokomentēšu. Tur vēl ir viens jautājums, cik es redzu par servitūtiem. Nākamais ir neredzu servitūts, kas ierakstīts zemesgrāmatā ar vienošanos. Tā, nedaudz par servitūtiem, ja. Tātad līdz 19. gadam mēs šos te servitūtus kadastra informācijas sistēmā reģistrējam gan uz klienta iesniegto vienošanās pamata, gan tie, kas bija tātad zemes reformas gaitā nodibināti uz likuma pamata. No 19. gada sākās tātad jauns process, kad mēs šos te servitūtus saņēmām vienotās zemes grāmatu un valsts zemes dienesta procedūras ietveros no zemes grāmatas. Sākumā klients iet uz zemes grāmatu ar šo te nostiprinājumu lūgumu, ar līgumu, ar grafisko pielikumu, un zemes dienests reģistrē šo te apgrūtinājumu, ja atbilst šis te dokumenti noteiktām prasībām, ir šī te teritorija, ja, jo mēs attēlojam to visu grafiski, kā jūs redzējāt, un ir šīs te vienošanās. Un, protams, tie dati tur ir savstarpēji atbilstīgi, lai nav tā, ka grafiskā pielikumā ir viena platība, līgumā nostiprinājuma lūguma cita un tā tālāk. Tātad tieši tie dati, uz kā pamata servitūti tiek attēloti. Bet nevajag domāt, ka, ja tā ir rakstīts, ka tā viss notiek. Ja. Ir tādas situācijas, kad, piemēram, iesniedz zemes grāmatā šo te nostiprinājumu lūgumu vienošanās, tam nav grafiskā pielikuma. Tādu mēs nereģistrējam, ja. Mums ir, kā jau minēju, šis te nosacījums ir
grafiskais pielikums. Ja. Tad arī, protams, līdz šim 19. gadam klienti gāja atsevišķi uz zemes grāmatu, atsevišķi uz zemes dienestu, nevienmēr aizgāja uz abām iestādēm. Līdz ar to arī mums šie dati bieži vien nesakrīt. Varu vēl painformēt, kad, teiksim tā, ja es pareizi atceros, līdz kaut kādam 2002. gadam mēs nereģistrējām servitūtus grafiski, tikai teksta datos. Līdz ar to tas bija tāds periods, kurā intensīvi tika nodibināti servitūti ar gala lēmumiem, tas ir uz likuma pamata, un šie servitūti nav sazīmēti. Šobrīd mēs ar to nodarbojamies, un mēs intensīvi dienestā esam ķērušies pie šo te servitūtu atspoguļošanas arī grafiski. Jā, vai es atbildēju uz jautājumu? Tā, ir klusums, ceru, ka jā. Labi, tad iesim tālāk. Ir jautājums no Ilonas Zeltiņas, kā saņemt piekļuvi šim datu slānim. Jūs varat vienkārši, ja fiziska persona, jūs autentificējaties vienkārši ar saviem autentifikācijas līdzekļiem. Ja jūs vēlaties kā juridiska persona, tad jāsaprot, vai jūsu iestāde ir noslēgusi līgumu par elektronisko pakalpojumu saņemšanu portālā, vai arī vai ir izveidots portālā mans konts. Ja nav, tad jūs droši varat rakstīt uz e-pastu klienti@vzd ar šo jautājumu, ka jums ir nepieciešama piekļuve kā juridiskai personai. Tā, iesim tālāk. Labdien, man ir papildus jautājums. Ja šīs te, iesniegums piekļuvēja, teiksim, arhitektiem arī ir nepieciešams zināt šīs te apgrūtinātās teritorijas, un viņiem ir sava saimnieciskā darbība vai uzņēmums, tad arī no uzņēmuma sūtījums šo te pieteikumu. Jā, kā es teicu, ja jūs kā juridiska persona jums nav piekļuvis šiem datiem, tad ir jāsūt uz klienti@vzd. Bet, teiksim, kā privāta persona, tad tikai es varu par savu zemes gabalu redzēt. Nē, jūs vienkārši autentificēties un jūs pārlūkojat visu to pašu, ko es tagad jums rādīju. Bet autentificējos, es šobrīd nav pieejami tie dati. Tā nevar būt. Jūs vienkārši neko nerāda. Jūs ejat e-pakalpojumi, tematiskā karte, kā es rādīju, izvēlaties e-pakalpojumu, izvēlaties tematiskā karte un jūs aizat uz autentifikāciju. Jūs autentificējaties kā fiziska persona un jūs piekļūstat šai tematiskai kartei tieši tāpat, kā es jums rādīju. Labi, mēģināsim. Jā. Mums jau tuvojas beigas, tāpēc mēģināsim ātri vēl iziet, kas ir palicis. Ir Sandas jautājums, kādēļ rodas šāda situācija. Tika apstiprināts ZIPS, kur tika noteiktas gan meliorācijas sistēma aizsargjoslas, TIN teritorijas un būvlaidas un citi apgrūtinājumi, bet šobrīd atis parādās tikai navigācijas un ūdens teces aizsargjos. Nav redzami visi apgrūtinājumi. Tie apgrūtinājumi, kas nāk no apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas, ko es gribu teikt, ATI ir tik daudz dati, cik datu sniedzēji ir iesnieguši mums tos te datus. Lietot. Kur tu iegāji iekšā portālā? Ilona, jums kā ieslēgts? Jā, tikā ir jāsaprot to, tik daudz, cik datu sniedzēji mums ir iesnieguši ATI datus, tik dati ir. Ja kādi dati iztrūkst, jūs konstatējat, nezinu, kad neatbilst situācijai, ja, jums kā datu lietotājiem, jūs varat vērsties atbilstoši ATIS likumā ir noteikts, ja jūs konstatējat, ka ATIS dati neatbilst situācijai apvidū, jūs varat vērsties pie konkrētā datu sniedzēja un informēt viņu un lūgt, lai viņš pārbauda vai nu tos iesniegtos datus, kas ir ATI, un veikt datu aktualizāciju vai vispār veikt pirmreizējo datu iekļaušanu ATI. Tā kā ATI ir tik daudz dati, cik datu sniedzēji mums ir iesnieguši. Ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu. Tā.
Arī vēl viens arī jautājums ir, kad neredz arī aizsargos ap un gar ūdeņiem un arī ap kultūras pieminekļiem. Šeit nav maldinoša informācija, vienkārši, kā es jau minēju, konkrētie datu sniedzēji tātad nav iesnieguši mums šos te datus iekļaušanai attī. Ja? Uz doto brīdi, piemēram, Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde mums notiek sadarbība pār datu iesniegšanu attī. Un tad paskatīsimies tā, vai ir iespējams izgūt izdruku, kur ir gan attēls, gan uzskaitīti apgrūtinājumi ar platībām. Šādu izdruku nav iespējams iegūt. Ja jūs varat iegūt informāciju, ja esat zemes vienības īpašnieks, jūs varat iegūt informāciju par jūsu zemes vienībā reģistrētiem apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datiem. Un šajā izdrukā jūs varat redzēt atas objektu, atas apgrūtināto teritoriju un datu sniedzēju, bet platības šeit nebūs. Tā, kur būs ieraksts? Mēs ierakstu noteikti saglabāsim un ievietosim dienesta tīmekļa vietnē, tā kā būs pieejams tuvākā laikā. Jā, mums, diemžēl, tomēr ir beidzies laiks. Tos jautājumus, kurus mēs neizskatījām, mēs viņus apkoposim, paskatīsimies un ja nav atbildēts, tad mēs, un ja ir norādīts vārds uzvārds neiestādi, tad mēs varēsim atbildēt, bet uz tiem, kur nav, tāpēc mums nebūs kam atbildēt, jo diezgan daudz jautājumu vēl ir palikuši mums neizskatīti. Jā, tad, diemžēl, mēs tos jautājumus apkoposim, uz kuriem neatbildējām, un tad varēsim jums sniegt atbildes e-pastiski visdrīzāk. Ja, tā kā šodienas webināru mēs beidzam. Paldies jums par uzmanību. Ceru, ka bija jums vērtīgi, un jebkurā gadījumā, kā jau norādīja, ja ir kādi jautājumi, tad sūtiet mums uz norādītajiem tiem e-pastiem, kas bija jums parādīti. Ja? Par atas jautājumiem sūtiet mums uz atas e-pastu, par kadastra apgrūtinājumiem būvi piederību, tad uz kadastra km.kd@vzd.gov.lv. Labi, veiksmīgi jums dienu, un tad paldies! Paldies, lai sekmīgi diena tam. Paldies Visu jums! labu!